Esiet sveicināti dzīvības skatītāji un grāmatu lasītāji Līgo svētku priekšvakarā. Laiks skrien vējas pārniem, un tā nu sanāca, ka sezona arī beidzās mums, bet tā ir bijusi ļoti strauja, bagāta, ražīga. Un mēs par to varam teikt tikai paldies jums, grāmatu lasītāji, gan arī tiem autoriem, kuri grāmatas saraksta. Līdzīgi kā šī Līgo svētku Jāņu vakaru zāļu buķete bijusi mūsu sezona, tādas paši ir arī grāmatas, kurās autori ieliek savu dvēseli, rada tēlus, savu tematiku. Paldies viņam par to. Kad mēs paskatāmies uz saviem latviešu autoriem, kuri tagad arī būs kopā ar mums, jo viņi ir bijuši dzīvības raidījumos, mēs redzam ļoti jaunus autorus, gados jaunus. Mēs redzam, ka mums ir pārstāvēts stiprais dzimums autoru pulkā vīri kā brieži. Un mums ir arī daļas dāmas. Un arī tematika ir visdažādākā. Ir romāni, ir grāmatas par mīlestību, ir pavāru grāmatas, ir dokumentāli darbi, piemēram, Ziedoņa ceļojums gar jūru. Tā kā ir dzeja. Un jā, mums ir savi autori, savs autoru loks, kas mums paliek uzticams. Un mēs ļoti labprāt ar viņiem strādājam. Tie ir mūsu, varētu teikt, vecmēstari Harijs Gulbs un Ēriks Kūlis. No tādiem ļoti pazīstamiem autoriem šobrīd mums ir jauns Skaidrītes Gailītes romāns, kuru mēs šobrīd pie tā strādājam. Ļoti liels prieks man ir par to, ka Valds Rūnnieks un Andrejs Migla uzticēja mums savu biogrāfisko romānu Čaks. Mēs savu pienesumu īpaši bērnu literatūrā esam devuši galvenokārt. Un te ir nozīmīgi mūsu bērnu literatūras konkursi. Un šobrīd atkal esam izsludinājuši, līdz 1. oktobrim vēl var iesniegt manuskriptus bērnu literatūras konkursā. Un patiesību sakot, manuskriptu mums tiek piedāvāts ļoti daudz. Mums ir tāda ekskluzīva iespēja sēdēt Bastekalnā, Rīgas kanālā. Kādas ir jūsu izjūtas? Ziniet, es jūtos kā Venecijā. Kaut gan es domāju, salīdzinu Veneciju, Rīga ar Veneciju, tad te ir daudz zaļāk. Pīles, ainavu, grezno. Kā jūs domājat, kā klājas jūsu tēliem šobrīd pie skatītāja? Un vai ir doma rakstīt turpinājumu vai gluži pretēji parādīt to, ka varbūt arī citi tēli bez tiem, kas jau ir iekļaut grāmatā? Nu, ziniet, vietējie kaimiņi, kam ir pagadījies lasīt šo grāmatu, jau ir sadalījuši lomas, teiksim, kurš ir kurš, jā, un tad tur spriež, kas atbilst daudz maz gadiem, un kurš atbilst pēc rakstura, teiksim, un tā. Lai mēs varētu likt tādu ļoti skaistu punktu, mēs esam aicinājuši visus tos latviešu oriģināla literatūras autorus šeit, kuri bijuši arī mūsu raidījumos apskatīt. Un katrs viņš saņems kā tādu kontroliera izsistu biļeti savu grāmatu, un mēs ceļosim ar kuģīti Rebeka šeit no Bastekalna līdz ostas skatiem, un tad jau mēs pastāstīsim, ko mēs pa ceļu sadarīsim. Tā kā mēs aicināsim visus pa vienam, katram iedosim biļeti šo grāmatu. Jā, biļete, tas ir caurlaide, būs viņa paša uzrakstītā grāmata. Linda Dreimane Vilcenes stāsts fantāzijas romāns, tātad ieejai grāmata. Daina Ozoliņa, atmaskot direktoru, brīnišķīgs stāsts pusauģiem. Un Lolita Šelvaha ēdieni Latvijā, arī angliski, mūsu tradicionālā latviešu virtuve. Lūdzu. Leons Briedis, mīlas dzēja, neteiksim neko. Lūdzu. Romāns, piedzīvojumi, Latvijas lauki, Ēriks Kūlis, Viesunama romāns. Nu, īsti varētu būt arī Līgo svētku noskaņās. Harijs Gulbis, brīnišķīgā dzīve. Īsti latvisks romāns. Par zaķīti. Par zaķīti. Un Rimants Ziedonis jūras zemē Latvijā. Nu redzēs, kā viņam būs ar to šūpāšanu tepat mūsu iekšējos ūdeņos. Jā. Un tas vēl nav viss, un man vēl ir pats galvenais šis te svarīgais dažādais ziedpušķis. Apgād zvaigznē ABC vadītāja Vijai Kilbokai, ko gods būt visu sezonu būt kopā. Nu ko, viļņojamies? Braucam!
Atcerieties tādu nosaukumu vēl. Tas būs populārs un ir jau populārs jūras zemē Latvijā. Rimant, varbūt upju zemē Latvijā? Nē, tas ir pārāk komplicēti. Upes ir sazarotas ar daudziem basēniem un daudzām pietekām, un tas būtu vairāku gadu desmitu darbs. Bet nu, krastu es pat varbūt varētu izstaigāt. Ja? Vēl tā enerģija ripo drusku uz priekšu tajā virzienā. Tā. Miers, tu teici miers, bet enerģija ripo tā tad iespējams, ka jūras zemē Latvijā un vēl kaut kas turpinājums? Nu, ir tā, ka tagad es braucu gar Lietuvas robežu pārvietojos, bet tur ir tā, ka man tēvs iesāka pirms kādiem 8 pat gadiem, pirms 6 vai pat pirms 8, un tad viņam sākās veselība problēmas, un tas darbs ir palicis karājoties gaisā. Tur ir kāda puse izdarīta apmēram, un nu būtu muļķīgi... Vajag dabūt uz zemi. Nu, būtu muļķīgi to nepabeigt, vai ne? Tad šovasar es to darbu darīšu, jā. Tagad skolāt brīvlaiks. Ko tu dari? Es ļoti gaidu ar nepacietību, kad būs vasaras nometnes. Un jau ir izplānots tur, pieņemsim, iesveitības trakas un nakts trasītas un, protams, teātra spēlēšana un pasaku vakari. Parasti jau saka tā, kad grāmata tiek iespiest un veikalā plauktā ielikt, tad sākās jauns dzīves ceļš. Un ļoti gaidīju, kad iznāks grāmata, un visi mani skolēni prasīja, kad tad beidzot būs tā grāmata par pamatskolēniem. Jo viņiem likās, ka viņi ir tā kā apdalīti un par viņiem nav nekas uzrakstīts. Un tad es nevarēju vien sagaidīt, jo bija pasolīts jau martā. Un tad es gaidīju un es gāju katru dienu uz grāmatnīcu. Un es ļoti gribēju zināt vāks, kāds ir, jo man neviens nerādīja. Tā kā zvaigznē ir tāds pārsteiguma moments. Un tad es ieraudzīju, un tad, protams, tā wow! Un visiem stāstu, ka iznākusi grāmata un tā tālāk. Nu, var sakot, ekscelenti, tad ir tāds milzīgs prieks, jā. Sakiet, vai šis stereotips ir pareizs, ka tie, kuri izdod grāmatas par pavāru mākslu, arī vislabākie pavāri? Nu, tā tam vajadzētu būt. Tad viss, kas ir grāmatā, tas arī dzīvē ir baudīts, taisīts, un par to varat atbildēt. Jā, kā es saku, vienmēr lieku galvu uz bluķīšu. Mēs esam nogājuši kādu ceļu posmu grāmatu izdot. Kāds ir tālākais ceļš? Kas notiek virtuvē vai tiek jau meistarots kaut kas jauns? Jā, noteikti, jo parasti jau veidojot vienu, kaut kas tiek atlikts it kā malā. Varbūt noderēs, varbūt izmēģināšu. Un pašreiz mana interese ir saistīta ar tradicionālajiem senajiem latviešu ēdieniem. Gan šajā slow food kustībā, gan arī tajā, ka mums varbūt ir nedaudz spiedīgāki apstākļi un ir jāatgriežās pie saknēm. Un ko vislabāk ēst būtu Jāņu rītā? Nu, noteikti sieru, apaļu, dzeltenu, kā saulīte ar ģimenēm. Un nedaudz latviešu alus. Un medalu. Uzmanību, pirmā pietura veikals Stokmana, Ēriks Kūls pamet kuģi, tāpēc, lai dotos uz savu viesu namu Nīcā. Paldies, Ērika, par šo mazo ceļu gabaliņu. Ceru, ka iedvesmas jūs dabūjāt. Jā, ļoti daudz, un es gribu novēlēt 7 pēdas zem ķīļa. Tas laikam ir dziļi. Kuģim, es domāju, jums pārējiem nē, tikai kuģim. Un man katram autoram ir dāvana. Un šeit man ir tāda pašdarināti alkoholiski dzērieni. Un kas te ir teikts? Mājas apstākļos gatavot ēdienu un dzērieni, īpaši grūtos ekonomiskos apstākļos, piesaista cilvēku uzmanību. Pagatavot labu ēdienu ir māksla, bet izbrūvēt nevainojamu dzērienu ir nedaudz sarežģītāk, jo nepieciešams ne tikai zināšanas, bet arī īpaši trauku un iekārts. Tātad jūsu viesu namam, lai būtu ar ko piesaistīt viesus un lai tur viss labi izdodās. Lūdzu, jauna grāmata. Paldies! Burvīgi pat. Es arī sēžu, nekad nebiju izbraucis pa kanālu ar tepat Rīgas centrā kuģīt līdz pat Lielai Daugavai. Kā jūs domājat, kāds ir jūsu tagad turpmākais ceļš pēc tam, kad jau grāmata ir izdota, jūsu tēli dzīvo citu lasītāju domās, fantāzijās, kas jums dzīvē jauns? Man nav nekā jauna. Viss tāpat mierīgi rit savu gaidu. Es gaidu, kad notiks kaut kas, bet nekas nenotiek. Tagad jau ļoti modē ir rakstīt romāniem turpinājumus. Jums gribētos turpināt vai lai paliek viss kā ir? nē, man turpināt gan nē. Ir noslēgts, ir viss, kā gali, teiksim, tā kaut cik nolīdzināt. Kur jums ir tā labākā vieta, kur rakstīt?
savā istabā, kur neko neredz. Kur nekas netraucē, nevar ietekmēt. Jā, man pretī tā istabā, kur es strādāju, ir kaila siena, mājas gals, kaimiņu mājas gals. Nu, un tur ir tāds izdrubs liels laukums, un viņš pirms kādiem gadiem, nezinu, pie 10 vai cik ir aizpildīts, bet ir aizmirsuši viņu pabeigt. Un tad ir tāds baigs dzīvnieks, tāds šausmīgs, tāds kaut kāds aizvēsturisks viens, un tad viņam aizmugurē ir otrs tāds, un surrealistisku bildi tādu. Kā es tā paskatos, man nekas negribas redzēt vairs. Lai gan jūs sakat, ka labāk mierīgi būt un godīgam pret sevi, lai tomēr ik pa brīdim ir kāda fantāzija, kas jums neliek mieru? Fantāzijas vienmēr ir šāds tāds. Kur tev ir tā vieta, kur tu rodi iedvesmu vai tu viņu, tā teikt, noved līdz papīram? Man patīk atrasties kustībā, jo es uzskatu, ka dzejoli nevar uzrakstīt. Dzejoli var uzrakstīt kaut kur atrodoties ceļā, redzot, jo šos iespējas sevi akumulēt, savācot, bet pie rakstām galda, protams, pie kuras arī atgriežos pie sava datora, es šo dzejoli tikai pierakstu. Bet dzejoli pa īstam uzrakstu, atrodoties kustībā, starp cilvēkiem. Iedvesma laikam nav tas pats labākais dzejas sacerēšanas veids, jo tomēr ir vajadzīga arī zinām distancēšanās. Un ļoti reti, patiešām ļoti reti, bet ļoti skaisti ir tie brīži, kurā šis dzejols patiešām ir tapis uz kuģīša vai lidmašīnā vai braucot autobusā vai tramvaju vai trolejbusā. Ieraugi tā īstā patiesā dzejoļa aprises un kontūras. Tā kā es diezgan daudz strādāju. Jums ir kādreiz gadījies braukt, piemēram, Daugavas vidū, kad aiz mugur mums ir regenta, lielkuģis vai mīlestības dzejoļi var atlidot arī šobrīd šādā situācijā, šādā kustībā? Kāds cilvēks reiz tā pajokoja, ka viss der dzejai, pat dzīve, ja? Jā, tā kā nekad nav iespējams pateikt, kas tieši ir izrādījies par to galveno impulsu, kāpēc šis dzejols ir tapis. Bet vajadzīgi ir kaut kāda īpaša noskaņa, ritms, formas izjūta. Ar to varbūt man tas viss sākas. Jo vairāk sāp, jo precīzāk var aprakstīt mīlestību. Kā ar jums ir? Tad jau laikam meksikāņiem vajadzētu būt pasaules visizcilākiem dzejniekiem, jo viņi tur nemitīgi pa tūkstnesi staigājot saduras uz kādiem kaktusiem vai agavēm. Ja. Protams, ļoti labs salīdzinājums. Protams, kaut kādai sāpēji, ja, teiksim, pārdzīvojumam, sajūtai jābūt, bez tā ar vienaldzīgu prātu, ja, ar remdenu vienaldzīgu prātu jau neko neuzrakstīs. Ja. Līda, mēs esam Līgo svētku priekšvakarā. Vai kādreiz nācies pierakstīt notikumus, kas ir izcinājušies šajā naktī no Līgo vakara uz Jāņa rīta? Protams, Jāņa ir maģisks laiks, un tas ir laiks, kad arī apmeklē iedvesma. Tu raksti tādu fantastisku žanrā, vai piešķir maģiskām lietām lielu nozīmi? Es uzskatu, ka katrs cilvēks savā ziņā ir maģiska būtne. Un vienkārši dzīvē mēs savai maģijai atrodam citu pielietojumu. Piemēram, tu esi aktieris. Tava maģija sastāv no tā, ka tu liec cilvēkiem noticēt, ka tu esi karalis, kalps, vergs vai jebkas. Tā kā, jā. Kāds ir tavs ceļš līdz grāmatas tapšanai un kas notiek tad, kad grāmatu ieraudz grāmatveikalu plauktos? Ceļš ir ilgs, neliekšos, bet tas ir kā izdzīvot vēl vienu dzīvi. Līdz ar to tas ir interesanti, aizraujoši, un tad, kad ieraugu grāmatu plauktos, tad jau ir tā varbūt nedaudz skumji, ka šī viena dzīve ir savā ziņā beigusies, bet ir laiks nākamajai. Uzmanību mūsu skatītāji un grāmatu lasītāji. Tuvojamies vienai no visskaistākajām Rīgas ainavām. Restorānam ostas skati. Jāteic gan, esmu daudz lasījis, bet nevienā grāmatā vēl par šo ainavu neko neesmu izlasījis. Tā kā viss vēl ir priekšā. Man ir rokās jaunas grāmatas.
kuras es gribu dāvināt mūsu autoriem. Mēs šeit stāvam uz Rīgas fona. Latvija, Lietuva, Igaunija. Ceļvedis ļoti bagātīgs. Un kā mēs to gribētu dāvināt? Man liekas, ka Rimants Ziedonis staigā tikai gar Latvijas robežu un neiet pāri. Es gribētu novēlēt, apskatīt arī to, kas ir aiz Latvijas robežām. Lūdzu! Paldies, paldies. Es kādreiz izēju arī krusteniski šitā te, un kādreiz es pārēju robežai pāri, viņi nevar ievērot, aiziet, kādreiz iebrauc jūrā arī ar laiviņu un tā. Paldies! Tad man ir tāds labs romāns Henrika Bella Eņģelis klusēji. Kam patīk pa dzīvi, īsti par cilvēkiem, es domāju, tas ir Harijs Gulbis. Īsti labs romāns, īsti labām rakstniekam. Ja? Lūdzu, Vēja ēna. Vēja ēna, Karlos Ruiz Zafons, brīnišķīgs spāņu autors, klasiķis, kam mēs varētu uzdāvināt īsti labu klasisku romānu, kas turklāt ir arī vēl par grāmatām. Kas tas varētu būt? Es domāju, tas varētu būt kāds ļoti jauns autors. Tāds, kuram mēs novēlētu, lai arī tikt kādreiz klasiķa godā un mīlēt grāmatas, un tā ir Linda Dreimane. Paldies! Un tad man rokās ir Janušs Leons Višņevskis, brīnišķīgs mīlas stāsts. Un to mēs varētu dāvināt mūsu autorei, kura ļoti labi gatavo. Tā būtu Laudita Šelvaha. Paldies, tas kamēr pīrāgi cep. Tāds smukuma grāmata. Mūsu pašu autoris Ilzes Sausiņas žabo. Sievišķīgs aksesuārs. Tātad dažādi žabo, tātad par smukumu. Daina Ozoliņa, lai skolniekiem patiktu. Paldies, būs jāatrāda mums arī. Un tad grāmata par mīlestību. Grāmata par mīlestību, ne tikai uz sievieti, bet uz valsti, uz zemi, uz Itāliju. Un kas mums ir tāds poētisks vēl no autoriem šeit? Es domāju, ka tas varētu būt Leons Briedis, grāmatā Zem Toskānas saule ar skaistu sievieti un brīnišķīgi par Itāliju. Mums ir glāze šampanieša, mums ir arī zemenes vīna. Būtu laiks saskandināt un atzīmēt šo brīnišķīgo sezonu, kur ir noslēgusies un varbūt miegt ar aci nākamajai jaunajai. Lūk, visi tur saskandina glāzes par skaistu un radošu vasaru. Kāds varbūt grāmatas sarakstīs, kāds noteikti izlasīs, bet gribu novēlēt jums priecīgus Līgo svētkus un jauki sagaidīt Jāņu rītu. Līgo vakarā dzērt latviešu alu, ēst kārtīgi latviešu sieru un kā jūs zināt, jau pēc tradīcijām Jāņu rītā viss sākās no jauna. Un atvadoties no jums gribētu citēt Leonu Briedi, kurš savā mīlestības krājumā neteiksim neko rakstam. No izkūstoša zelta šī rīta pasaule celta, bet tā kā debesjumā spēj viņa savā nomirumā, tos dažus mirkļus neatskārstus mums paturēt, kas dara karstus, bezgala stiprus mūs un drošus, izkūstošus. Lai mums veiksmīgi vasara, un mēs varbūt tiksimies jau jaunajā sezonā.